Man iznāk runāt ar tiesnešiem, nu ne visiem, bet atsevišķiem, kuri ir ar mieru runāt. No viņi patreiz ir dziļās aizsardzības pozīcijās, jo tā lielākā daļa no visiem tiesnešiem, par ko mēs runājam, 400 tiesnešiem, tas ir tāds ārkārtīgi mazs skaits, kas ir iesaistīts tieši konkrētos blēdīgos procesos. Un pārējie tiesneši to uzņem ārkārtīgi sāpīgi. Viņam liekas, ka vēršas pret viņiem visiem. Un viņus visus grib pazemot, samazināt viņu cieņu, samazināt viņu lēmumu nozīmību. Bet savukārt viņi vēl nav tā situācija, ka viņi būtu gatavi izmest no savām rindām tos 6-7 tiesnešus, pūkainos tiesnešus. Mēs esam tādā diezgan bezcerīgā situācijā. Patreiz, jo lielāku spiedienu mēs izdarīsim uz visiem tiesnešiem, neatšķirot konkrētos, kuri tie pūkainie, jo lielāka pretestība būs pret pārmaiņām šai sistēmā. Lielāka būs tā tiesneša pašaizsardzība. Tāpēc es ļoti, ļoti tā uzmanīgi izturētos pret visu tiesnešu minēšanu šai lietā. Te mums ir palīdzot šai atklātībai, kas tāds sprieduma piemērošana, mums jāspēj veikt analīzi, kuri šie ir. Man personīgi ir mazs sarakstīns, ja? Bet to mums vajadzētu darīt daudziem. Un tad runāt par šiem konkrēti cilvēkiem.